profesionāli. Diezgan bēdīgi. Sveiciens! Kuram? Sveiciens visiem atpalcēju klausītājiem un skatītājiem! Ar jums kopā! Kristers. Un Rols. Mums jums ir pirmām kārtām, mēs nevarējām nociesties. Mums jums ir superīgas ziņas tiem, kas nesako Instagramā un tie, kas nesako mums WhatsApp grupā. Tad rekur šitais te. Mums ir jauns merčs, jauns mākslas darbs. Limitētā skaitā. Mēs uztaisījām 15 krāklus. Puse jau ir aizgājusi. Tā kā es domāju, visiem benzīna galvām, visiem atpilcēju sekotājiem, šis ir must have. Un kas to padara krūtāku, ir tas, ka tur ļoti daudz lietas iekšā šajā kraklā, ko var, zin kā, ka tu ieskaties, tur ir tāds sīkums, tur ir tāds sīkums, tur ir tāds, kas piesaista aci un stilīgs arī, un laba kvalitāte, un liels paldies un šautauts Miķelim Mūrniekam, kurš uztaisīja šo dizainu. Riktīgi stilīgi, forši. Man ļoti patīk. Labāk kā pirmie krēkli, noteikti, un tā kā tikai uz augšu. Šautauts Patrikam, tas, kas pirmo krēkli taisīja. bet jā, paldies Miķelim, un nenormāli stilīgi. Un viņš arī izstāsta tā kā kruta, diezgan, man liekas, nesaistīt arī ar Formula 1 vai motorsportu vai kaut ko tādu. Bet, you snooze, you lose, karoči, uz viņiem. Hei, kāds weekends. Man aizgāja bija šī rallī tajā tādā zīmē. Nevar īsumā par rallī. Rallijas daudz piedzērušies somi un igauņi, arī latvieši. Bet principā ļoti, tā kā rīktīgs tāds, jābūt benzīna galvai, lai to izbaudītu, bet pārgājiena diena ar kaut kādu mazu ekšanu. Paspēju aizbraukt uz 4 posmiem vienā dienā. Protams, bija tur biķerniekos, kas tur, bet tāda īstā rallija diena man bija viena sestdiena, un bez alkohola laikam, kad vairāk arī nevar izturēt. Ja man būtu jādzer tās piekdienas, sestdienas, svētdien, tad vēl jā, un ja kāds man šoferē, bet ja man jāstūrē tā kā viena tā diena, tad bija man pietiekami, un tā kā es biju šī attētos to. Bet tur tāds kodens palielā, jā. Es neesmu nekad bijis rallija. Es esmu bijis tikai, kā bija biķerniekos, ja zini pilsētas posms. Es neesmu nekad bijis tā kā, ārpus. Jā, tur kodens pļavā jāpalielina. Tā. Bet tu kā gribi, tu vari arī, jo mēs braucām tā diezgan, nelaicīgi, bet man likās, es biju katrā posmā tur vismaz stundu pirms, tur, neskaitot tur tās visas iešanas, visu to, un es noteikti nebiju pirmais. Bija kaut kāds, kur dēsiņu paņemt kaut kādu kāpostus? Bija kaut kādās pāris vietās, bija, kur ir barošana, ēdināšana. Tās to. Āliņu varēja dabūt arī kaut kādas sidrs un to, tā kā. Bet tu tur jābrauc kaut kādām lielākām, tiem lielāku skatītāju vietām, jā. Bet, pasākums mega, protams, prieks par Sasku, arī to nevar nepieminēt, ļoti žēl par to pēdējo posmu, kad nesenāca. Transmisijas salūz, bet man ir konspirācija teorija, ka Tānaks to izdarīja. Bet Tānakam baigi neveicās. Es pirmo reizi skatījos ralliju, pirmo reizi dzīvē skatījos ralliju, tā kā visus stages, visas dienas, cik saprotu, tur tā lidmašīna. Un kā viņiem lido lidmašīna, kas to signālu dod. Jā. Un tā esot tur noplīsus, un tāpēc otrajā dienā tur vispār nebija onboard, kas bija kind of whack. Otrās dienas laikam beigās tas bija. Bet, es neatceros, kurš tas bija Dops, bet Mārtiņš, bļāviens vienā vietā, viņš tur riktīgi, tur, kur tas karjeras bija, priekšpēdējais Dops arī kaut kāds vēl pirms, viņš tur tā palecās vienā vietā. Zin kā, tāds smags lēciens bija pašās beigās tajā karjeras dopā, un man ir konspirācija, ka viņš tur jau, tā kā viņš pabojāja to transmisiju. Ļoti iespējams. Nē, visticamāk. Jo Tānaks arī no tur, kur viņš tajā Liepājā, pilsētas dopā, viņš arī tur palecās, un pēc tramplīna viņam uzreiz izbeidzās. Viņam jau arī tas pats bija. Ielika skaisti tajās sienu gubās. Sienu, kas tas? Tās ir bijis sienu gubas, jā. Bet jā, ja Mārtiņš skatās vai kāds no Mārtiņa, tad mēs turam īkšķus par tevi, Mārtiņ, tas bija episki un super pasākums. Tā kā, tiešām žēl, un, protams, tur tas rallijs ir tik ļoti sarežģīts, un tas ir tāds ritīgs naudas pasākums, un tur tikt kaut kādā tā kā īstā tur factory komandā droši vien, kad
Nu, nav viegli, bet droši tajā vien nav Fordā viņam ir vislielākās iespējas. Protams, Es saprotu, tas Fords arī ir tas, kas tā kā dod iespējas tiem jaunajiem, un arī Ots Tanāks ir no turienes gājis. Kas te vibrē? Šitais? Šitas tavs činčiks vibrē. Jā, bet man viskaļ, šitais te. Nu, ķīpa, jā, bet kas patīkam ir, nu, kad viņš ienes tādu dvēsmu tajā pusautistu rallija sportā ar kaut kādām tādām jautrākām intervijām, jo, nu, es nezinu, man nepatīk, ka tie ralli, es nezinu, tas laikam nav arī tik skarbi teikt, bet, nu, tā kā tās intervijas ar tiem rallistiem, viņi ir tādi rīktīgi hardcore rallisti, daudz no viņiem. Ko ir pateikt? Ko viņi garīgi slimi? Nē, es domāju, ka viņi nav garīgi slimi, bet viņi ir tādi rītīgi tā kā tajā rallijā. Jo, ja mēs atgriežamies nākam pie F1, rallija spektrs. Tā kā viņi tādi atpalicē vairāk. Nu, nē, viņi, zina, F1 palstās rītīgi komerciāls. Viņi tur iet kaut kāds PR trēnings un kaut ko tādu. Nu, man nav tāda sajūta, ka tas pats man tas patīk. Man tieši patīk. Man patīk, ka tas Igaunis tur atbrauc un Tanāks atbrauc un viņš saka, man patīk, ka tas Tanāks atbrauc un viņš bija sapiņķerējies tajā, nu, kas bija tā arka. Jā. Un viņš atbrauc pirmais vēl pasaka, nu, forši labs darbs tiesnešiem, jums kameras priekšā, tas viss ir redzams, jūs to nenovācāt. Nu, zini, nebaidās teikt to, ko viņi domā. Jā, bet tas tur vispār neko nesaka. Lielākā. Bet tas tur arī pasaka, tur, ķipa, nu, tas Noivils, nu, man tur zāja balti īrīt ceļu, bet stulbs rallijas, man bez jārā, un tad nākamajā viņš atbrauc, saka, jā, figēnē fani daudz, viss. Nu, man atkal patīk tas. Jā. Tas ir super. Nē, es tā kā no tāda sportiskā viedokļa. Es pilnīgi piekrītu. Tāpēc arī man vienmēr patīk Maks un viņa tie skarbi izteicieni. Par to mēs parunāsim. Par to mēs parunāsim, bet vienkārši skumīgi, ka tu aizbrauc VRC un tur 10 mašīnas. 3 komandas. Nu, tas gan jā. Nu, tā kā, un tagad viņi ir tā kā, skatītājs, starp citu, iet uz augšu VRC. Tagad, bet, laikam tur no 0 iet uz 1. Nav tik traki, bet viņš aug, tāpēc, ka viņš pieder tāpatās tiem pašiem Liberty Media, kam pieder F1. Un tādi Mārtiņa Saski varbūt, ka te pat ir vajadzīgi tam sportam, lai viņš tur atdzīvotos. Jo, es nezinu, kā es savai draudzenei varētu pastāstīt to, pasties uz Kāla Rovana. Vai tu nestāsti draudzenei, paņem 4 čomus un jūs braucat uz dopu un skatāties. Un visu, un draudzenei tu saki, tas ir tik garlaicīgi. Man bet, piemēram, mājās draudzene, viņa saka, kāpēc visu laiku tāds skaļums mājās? Kāpēc visu laiku džingst kaut kas skan visu laiku? Zini, tur... Principā tas arī notiek. Visu dienu tev... Nē, tur zināt. Un pabrauc. Labi, bet mums ir svarīgāks lietas, par ko runāt šodien. Labi, viss, jā. Man ir motorsporta weekends un arī Formula 1 šis weekends ir, man liekas. Jā, tā kā, ja tu gribi dzirdēt vēl kaut ko par ralliju, pieslēdzies Kristēna Rallija podkastam. Pirmā epizode iznāk jau tepat, tikko bija. Bet mēs ejam tālāk. Un galvenais jautājums, kāpēc mēs visi esam te? Kāpēc mēs visi klausāmies? Kāpēc mēs visi sakojam līdz pirmajai formulai? Un man ir tikai viens jautājums jums visiem. Vai čempionāts ir atvērts? Godīgi sakot, es domāju, čempionāts ir atvērts. Pēc pēdējām, gan pēc Silverstonas, gan pēc Ungārijas, es domāju, ka čempionšips ir atvērts. Bet ja mēs pastamies, es domāju, ka both. Gan konstruktors toču, tāpēc, ka tur viens konstruktors ir vienkārši wide open. Un es domāju arī, ka driveru braucēju čempionāts. Braucēju čempionāts ir atvērts. Skaļi, ļoti skaļi, jo zin kā, savā ziņā es gribētu teikt jā, bet otrā ziņā man liekas, ka man te nāk tāds glūna virsū, un es varu vilkt paralēls ar to izteikumiem, ka tad, kad Peres cīnēja Monako, Peres cīnīsies pēc čempionu titulu. Nē, ok. Kas uzreizām, laikam, kad nedzīvosim arī, laikam, ilūzijās. Jo tomēr 11 plus 65 ir 76, un 76 punktus, lai gan vēl ir pussezona. Ja tu nofinišē 10 sacīkstais pirmais un Verstapens aiz tevis, tie ir 70 punkti. Bet ej finišē. Jā, nē, es domāju, ka ir visas iespējas. Un es nezinu, kā lai varbūt uzreizām jau to teikt, bet
Un par ko mēs sākam ar McLaren droši vien. Vienalga. Bet, nu labi, ar aktuālo. Kroč, naivi būtu ticēt, ka visas gongas būs maksimum kāda bija šī. Jo šī iespējams bija sliktākā maksa tāda tā kā performance no viņas puses, gan no komandas puses. Tur, tas, ka viņš tur bija 5. plus vēl, tā kā... Viņš nebija izgulējies. Arī 2 darbos Džeks rauj. Overtime. Bet tas ir tie ir fakti, jo fakti ir... Viņš līdz 2 naktī. Līdz 3:20. Viņš 3:20 esot nodevis stafeti tam otram Džekam, kam bija jābrauc, jo viņi piedalījās 24 stundu tajā. Un tas 24 stundu braucies beidzās pēc Ungārijas Grand Prix. Tā kā viņiem jau tādu paziņoja, bet tas ir crazy. Tas ir crazy, tas nav pareizi. Un, zini, tu tādā pašapmierinātībā dzīvo. Longshots. Rītīgs longshots. Un lūdzu nodešiet man komentāros, jūs tā nedomājat, bet ar vienādām mašīnām Max Verstappen nav labākais pilots grida. Jo tad, kad tu esi vienādos apstākļos, viņš tagad tik ļoti labi parādīs, kā viņš sāk mentāli lūst. Viņš pat komunicē, viņš saprot, viņš zina, kā komunicē, man izlaiž TikTokā tik labs video. Bļām, šitā te viņš komunicē. Шоколад, я тоже уже хочу шоколад. Задумала, мне нужен шоколад. Bet reāli, man liekas, bāc, šis ir tik spotoni. Pasties uz viņu inženieres, gonkas laikā. Viņi izstāsta pēc mammas, kur ir noraizēsies. Viņi skatās, mamma saprot uz tēti, skatās, saprot, bērns, mums ir problēma, čēlds, šitan baigais. Šodien patērēja ļoti daudz F1 saturu, teiksim tā, un skatījos reizi rīkapu otro reizi, es vakardien piebeidzu skatīties gonku, vakarā šodien nostījos vēlreiz. Džeks neskatās sacīgs. Es skatījos pat kvalifikāciju, paskatījos rallija dienas laikā un svētdien noskatījos līdz galam. Šodien atkal nostījos to fantastisko, manis jau iepriekš pieminēto Race in 30 Minutes, fantastiska lieta. Un ar visiem tiem radio un visu to. Un es godīgi sakot, pat arī aizdomājos, ka šobrīd ar visu to situāciju, kāds Maks ir, Lando kaut kā tās visas situācijas. Viņš ir fucking ātrs, Lando šobrīd arī. Tā kā viņš ar vienu ļoti būtisku problēmu, kas sāk izkristalizēties. No starti? Viņš startos vienkārši sūkās smagi. Viņš sūkās smagi startos. Bet, viņš zaudēja šo gonku, zaudēja startu. Jā, tā ir. Bet tā visa gonka un visa tā situācijas, un tur McLarenā pietiekami daudz problēmu šajā gonkā bija, ko tur dalīt vietas, kaut ko tādu. McLarens sev uztaisīja tās problēmas. Tur nebija nekāda problēma. Bet tas, ko es gribu teikt arī par to Maksi, kad viņš labi piecēlēs, laikam bija ar kreiso kāju no gultas, vai tur neizgulējies, un kas tur, un mašīna neiet. Mašīna neiet, jā. Viņš tā kā, labi, viņš tur... Nevar teikt, ka mašīna neiet, jo Pēres iebrauc tomēr... Septiņniekā. Pēres ar tādu pārliecību tajā pēc sacīks tajā konferencē runāja, ka man likās, tūlīt būs spā, tūlīt būs iebrauc pieciniekā. Top 5 ir... Man vispār ir konspirācijas teorija. Labi, kroči, tas, ko es gribēju teikt, tā kā, kad... Par to, ko tu teici, kad iespējams, ka viņš varbūt nav ātrākais pilots šobrīd. Labi, zini, tur arī tu esi tik labs, cik labi tev pēdējā gonka tā kā F1, un man liekas, ka šobrīd tā ir tā situācija, par ko, tas ir šī gonka ir tieši tik ļoti precīzi šīs situācijas atspoguļojums, ka tu esi tiešām tik labs, cik ir labi tev pēdējā gonka, un tu nobrauc vienu gonku, un mēs tiešām diskutējam par to, vai Maks tur vairs nav varbūt labākais uz grīda, kas ir teorētiski kopumā ar to visu, to sezonu sākumu, Hamiltonu varbūt nedaudz absurdi tā domāt, bet... Tas nav absurdi, vienkārši visu laiku šīs 2 sezonas viņš ir braucis citas klases mašīnā. Es zinu kā, es neteiktu arī, ka tā mašīna ir tik lēna, jo viņa nav lēna. Saproti, es uzskatu, ka Red Bullam tāpat ir ātrākā mašīna. Vienkārši Ungārijā viņi nevarēja izmantot tos, viņi nevarēja kerbus tā dragāt pa kerbiem, tā kā dragāja McLarens. Un tur viņi dabūja to savus deficītus. Labi, mēs pagājušajā epizodē runājām, ka varbūt tas Red Bulls ir tiešām lēns, bet kā Maks sāk locīties un foldot pie tajā brīdī, kad kaut kas sāk neiet viņam pa prātam,
Un tur nav runa tā kā Alonso, kurš bakstās pa 16, 17, 18 vietu. Viņš cīnās tāpat pa 2, 3, 4. Un viņš sāk nenormāli lūst pie tā spiediena, kā viņš komunicēja, kāda tie radio bija ar komandu. Viņš tur saka, bļāviens, kur man tagad underkato Hamiltons un Sainz, un viņš visus acīs tā uzvilcies, ka tas Hamiltona vēl tā avārija. Nu labi, man liekas, ka tas, ko Maksis saka par to komandu, par to stratēģiju un visām tām lietām, ko viņš runā, ka viņi negriežās tā formula, ka viņš nevar braukt pa tiem kerbiem. Zini, kā grūti, čīkstēja teorētiski, bet viņš tā, zini, ķipa pamatoti. Zini, diezgan tās visu to, ko viņš saka. Viņš ir runājis par to arī, kad viņš nebija otrā ātrākā formula. Tādā ziņā nav tā, ka viņš to saka tikai tāpēc, ka viņš nevinē tajā brīdī. Viņš nebija apmierināts ar to formulu, es domāju, arī pirms tam. Protams, ka tu neesi izgulējis līdz 3 naktī dragā simulātoru. Tev tur 8, 9 jāceļās. Tas arī nav pelnīti pret citiem džekiem, kuri ceļās 8. Viņi iet trenēties, viņš ēd pie profesionāliem. Viņi guļ, es nezinu, viņiem tur, saprot, tādam džekam, kurš ir super fokusēts un super nolēmis tagad cīnīties par titulu, un es to darīšu, un es to izcīnīšu, un man ir tagad jāceļās 8, man ir tāda diēta, man ir 2 treniņi, man jāizguļās, man jābūt koncentrētā, man jābūt fokusā. Un pretī ir džeks, kurš simulātoru dragā. Es domāju, pat ja tu esi pārāk savā skillā, agri vai vēl tevi noķers tas džeks, kas strādā vairāk. Tu neesi tāds dievs arī. Laikam jau, ka Rosbergs ir arī džeks, kas to pierāda. Un Rosbergs arī tieši to teica, ka Maksim ir jāsāk pieiet tam profesionāli kaut kādā vienā no tām intervijām, ka tas nav, tajos dominantus gados, tas bija interesanti, man liekas, kad redzēja to, ka tur džeks var braukt simulatorā naktī un nākamajā dienā uzvarēt to gonku un varbūt nobraukt kaut kādas lietas. Bet skaidra lieta, ka tu emocionāli nogurst arī no tā, ka tev tur kaut kādas lietas nepatīk tajā mašīnā, un tev ir gonga, kurā tu clearly neesi ātrākais, plus tev vēl tur nedaudz piečakarē stratēģija komanda, ka tur viss nāk pāri katla vākam vienā brīdī, un viņš tur, godīgi sakot, viņš žoska salūž šajā gongā. Man tāda sajūta, tur tik daudz. Baigi zemais punkts, Maksim. Jā, ļoti, ļoti zems punkts Maksim, iespējams, ka zemākais tur viņi tā kā, nezinu, pēdējos gados clearly, jo labi, mēs esam par to Maksu, jau tur iesākuši, tad ķeramies klāt arī, lai droši vien, kad visa gonka tie rādio, viņš tik agresīvi runā ar to GP, GP jāuzteic ir. Kā viņš tiek galā, labi, to mēs zinājām, ka viņš tiek galā ar Maksu diezgan tā kā labi, un to ir pierādījis arī tā kā pagātnē. Bet tas, kā viņš atbildēja ar Maksim tās sacensības laikā, un tie visi tās atbildes, viņas tik tādas, tādas politiski pareizas. Tad, kad viņš tur čīkstēja par to, ka GP? Nē, Maksis čīkstēja par to, ka viņi tur iztūma no trases vai kaut kas tur, un ka tur moving under, vai Hamilton tas mūs. Jā, viņš teica par radio šito, mēs nerunāsim. Jā, this is childish. Un nevis teica, ka Maksis childish, bet tas, ka runāt par to radio ir childish, bet viņš lika aizvērties Maksim. Viņš lika tomēr aizvērties Maksim un braukt, un viņš visu to tika galā, vienkārši tā kā true warrior, tiešām. Un te visi rādio, visa tā stratēģija, viņš tur lamājās jau tā kā Tsunoda par to visu, viss it kā valīdi, bet, var just tomēr, ka viņš ir tā kā bišku salūzis, un salūza viņš točni brīdī, kad viņš netika garām tam Hamiltonam, jo jāsaka, ka tas incidents veidojās jau tur 40. 35. aprīlī, kad viņi jau tur kodās, kad Maksis pieļāva to ka bija kaut kādi pāris, kaut kādi 30, kura tur tā apja līdz 40, kad bija kaut kādi 2-3 apdzīšanas mēģinājumi Hamiltonam uz Verstappenu. Un kur Hamiltons arī izdarīja visu pareizi, tā kā Alonso. Atceries? Viņš piesadzās, jā. Viņš piesadzās. Maksis vēl uztais to, es neatceros, kurš tas līkums bija, bet viņš taisa to iepitoja, man liekas, Hamiltons. Jā, pēc tam iepitoja.
Un viņš taisa to mūku pa ārmalu Maks un vēl nokļūdās. Kas arī ir tik neraksturīgi Maksim, jo mēs esam redzējuši, ka Maks ir vienkārši mašīna. Jā, nu tas, un viņš jau tur nokļūdās, un tur netiek garā Hamiltona. Viņš jau tur uzvelkts, tur jau čīks par tiem rādio, ka tur push off the track. Nepazaudē savu domu, bet es atkal izsaukšu uguni uz sevi. Bet, bļāj, tev ir viegli, es domāju, tev ir vieglāk nekā citiem būt labam braucējam, ja tev mašīna ir tā kā kosmos kuģis. Kur viņa mašīna, tā kā visiem redz, ka sāk Džeks jau arī tomēr piedāvāt savus kļūdus. Es nezinu, viņiem, man liekas, ka Red Bullam šajā gonkā gāja, viņiem ir ātra mašīna, bet šai trases, tai specifikai, viņi nevarēja braukt tiem kerbiem, un tā kā, ja visi brauc tiem kerbiem, tur tās līnijas viņiem mainās, es domāju, viņam apdzīšanas un viss tā kā palika rīktīgi grūtāks, nevis tas tikai, ka tev ir rīktīgi lēnāk mašīna, bet tu nevar izmantot arī trasi īsti, kaut kādas limitācijas, labi, ko viņš apdzina visas lēnākās mašīnas. Nu, labi, Mercedes arī tur tāds. Bet, labi, teorētiski, jā. Bet Russellam kaut kāds nevarēja tikt garām Hamiltonam. Hamiltons arī, Russells vai Hamiltons. Hamiltons parādīja, kur pieredze, kur piebremzēt, kur atstāt, kur visu to. Protams. Un atgriežoties pie tā, kā Hamiltons izdarīja visu ļoti, ļoti pieklājīgi no savas puses, nobloķēja, kur var nobloķēt. Tā ar pieredzīti tādu paņem. Man ļoti patika skatīties to cīņu starp viņiem. Jo viņš tiešām, jūtams, ka ar vēsu galvu zina, kas ir aizmugurē. Hamiltons zina, kur atstāt, kur viņš ies, kur aizbraukt. Hamiltons vispār džentlmenis. Jā, bet tāpat laikā nav jau viņš džentlmenis. Viņš viņu paspied, protams, kārā. Viņš viņu paspied ārā. Šis aizgāja fanēm. Šis ir labais. Viņš smuki izdarīja, bet tas bija, zini, tāds arī. Nothing really. I mean, I just broke the ice. Rather than just walk past him, I thought... Jā, bet tas bija paspied roku Džekam, ar kuru tavu draudzeni gulēja. Labi, nē, bet šitas ir tāds tomēr Hamiltons arī toreiz, ka zaudēja titulu tajā Abu Dabī Verstappenam. Neviens braucējs tā nebūtu rēģējis kā viņš. Tomēr tas ir kaut kā parāda kaut kādu maturity. Nē, ir viņš, protams. Viņš tik daudz Formulā 1 piedzīvojis, ka tur tāds Maks arī. Bet jā, un tad viss, un tad ejam pie tā mūva fantastiskā no Makša, es dzirdēju šodien viedoklīt nedaudz par... Labi, izslēgsim šitā, bet, pārbremzējās. Jā, jo, ko es gribēju teikt, klausījos F1, Vanka kungs pateica, ka Hamiltons arī nav tur pilnīgi nevainīgs, bet man grūti tā kā... Pilnīgi, ko? Jo, vai Hamiltons griezās uz līkumu, jā, bet ko viņam darīt, viņam taisni braukt, Un, Maksis nav sabremzēja, viņam nesabloķējās riteņi. Viņš ir tajā apexā un ir blakām un kontrolē formulu un paspiež Hamiltonu ārā. Kā viņi dara? Tā viņi dara vienkārši. Ja tev ir inside lines, tu paņem nobremzē, bišķīt paspied ārā, lai sabojātu līniju tam ārmā. Jā, bet tu gaidi, ka viņš griezīs, un tu pats sāc griezt. Un tad tu pats sāc griezt, bet paspied viņu ārā, bet nobremz. Bet Maksis clearly nebija zem mašīnas. Viņš nekontrolēja mašīnu, viņš sabloķēja riteņus. Un arī visi tas, zini, ko tas atgādināja man nedaudz, sakot, manu fantastisko, jo es arī esmu, starp citu, profesionāls, amatieru, kārtīgu braucējs, to manu open kārtu mūvu kandavā, ka tu izēji, bet skaties, tur bija ļoti līdzīga situācija, skaties, listen up, jo viņš arī izdarīja, viņa apdzina vēl to albonu, viņš nomaina direction un lanžo uz to iekšu, un viņš pamaina directionu un lanžo tā kā kopā un sabloķē ritenis. Un tāds ļoti ambiciozs moments. Haotiski. Jā, tāds mesī, tāds nepacietīgs. Neķīters tāds. Te es neko nevaru pateikt. Tāds, ka tu meleni sēd un smilšu gabaliņu paliek, kuris starp zobiem jau Arbūzu pludmalēķība. Jā, bet tu smilts jau mutē. Viņi padara pludmalēķību. Tā kā tas mūs pats par sevi, tāds ļoti ambiciozs. Un tas ir jau nedaudz,
Es nezinu, šajā gonkā Maksis ļoti nepatīkams braucējs. Viņš pirmajā apelī tur čīks par tiem dive bombing, push-out track, un tad vienkārši pats uztais tādu move, un tad atkal atrod kaut kādu citu paskaidrojumu, kad viņš iegriezās, turned in on me, un tipa middle of the corner, moving under braking vai kas tur. Un... Labi. Jā, Maksim ļoti, ļoti sarežģīta gonka. Secinājums numur 1. Jā. Maksim bija sarežģīta gonka. Secinājums numur 2. Maks ir visticamāk tik zemu, cik viņš iespējams nebūs šo sezonu vairāk. Nevajag atcerēties. Maks arī nav tāds bombzis. Maks tomēr ir 3-kārtais čempions. Un ceļā uz 4. pārliecinošs līderis. Un šī nebija arī Red Bull trasa. Tā kā dēļ tiem kerbiem un visu. Tā kā palieciet visi savās biksēs. Un Maks ir, tāpat tās, es teiktu, labākais. Viens no labākajiem, ja ne pats labākais uz grīda, bet viņam ir bijis šī jāsāk tomēr piedomāt, es domāju, pie sava režīma. Pie sava režīma? Pie miega schedule. Pie tā, ko ēd. Pie tā, kad iet gulēt, jā. Jā, un pie tā, kā runā ar saviem tuvākajiem komandas biedriem. Tā es laikam, ka piekritīšu, jā. Bet pārējais jau viņš ir kalna virsotnē pagaidām. Un, kāds bija tas? Lai veicās kādam. Kāds bija tas teiciens? You either die as a hero or see yourself become a villain. Laikam. Wow. Kas bija šīt? Labi, Maks laikam jau ka vienmēr villain bija. Pārunāsim par McLaren. Oranžajiem brāļiem, ko jām? Parunājam. Pašā sākumā ļoti labs video redzēja, kā Piastri priecājās pēc uzvaras. Vai tu redzēji to video? Es redzēju, kas man nepatika, kad Lando, labi, es arī saprotu, laikam, ka Lando, bet viņi neapšlakstīja ar to tur šampīti. Skaidrs. Uz podiumu. Kā cilvēks to atrod? Es vispār nesaprotu. Kā iedomājies šo? Asties, tas taču ir Piastri. Tas ir Piastri. Piastri altrīga. Labi, bet par nopietno, tad tikai McLarens var sacīkst, kurā viss ir izdarīts, tikai McLarens var sarežģīt šādu situāciju, ka tu pārvērt easy dubultu uzvaru, tu pārvērt saspīlētās attiecībās ar komandas biedriem, tu izbojā Piastri pirmo uzvaru vispār garšu kā tādu. Jo viņš bija manāmi pēc tās sacīks. Viņš bija, zin kā, nebija tas, wow, yeah, tur, viņam bija tāds, wow, ok. Un tas bija izbojāts tālāk, viņi pazemoja sevi galvenokārt. Visas pasaules priekšā, kas skatījās, jo tā čīkšķēšana par radio arī bija, viņi izlūdzās pa lielo Lando, bet viņi izlūdzās Lando labāko lēmumu, ko Lando varēja arī izdarīt. Ja tā, ja beigās tas neizšķirsies ar Drivers Championship zaudējumu. Jo visi Red Bull fani cer tagad, ka 7 punkti pietrūks. Jā. Tas būs smieklīgi. Un, labi, protams, tur vēl joprojām tas ļoti ambiciozi par to cerēt, ka tur būs beigās titulciņi, bet kāpēc nē? Tā kā Red Bulls ir visdownwards. McLarens tagad ir visātrākā mašīna, un ja kāds var izcīnīt to Drivers Champion titulu no McLaren, tad Norris, tas ir tikai Norris. Jā. Jo es atkal esmu tas piekritējis, un tajā pusē. Viņš arī pirmais ir šobrīd stāvīgi. Jā, ok, labi, tur Piastri daudz gonkas ir izčakarēts jau pirms tam bijušas. Ok, to var saprast, ja labi, viņš bija pelnījis, jā, viņš izcēla startu, bet tomēr tā bija komandas kļūda, kāpēc Lando vispār bija priekšā. Un tā, ka Lando bija priekšā, tie visi argumenti, ko viņš teica par radio, bija valīdi. Tie argumenti bija tādi, kā bija argumenti, kāpēc jūs man pielikāt vispār priekšā. Tad, tā kā vispār pirmām kārtām, tur, kur viņiem bija tas radio messagings viens no otru. Pirmais arguments bija, kāpēc es vispār esmu priekšā, tad tur bija arguments, tad šits nenāk pa labi manam Drivers Championshipam. Trešais arguments bija, lai viņš tad mani noķer. Tie visi argumenti bija normāli un saprotami. Un tagad arī, zin kā, es arī... Ir jābūt bišķīt, tie nav divi. Piastri un Norris pagaidām nav, kā McLaren gribētos, lai tas ir, kā viņi ir abi vienādi piloti ar vienādām iespējām. Tomēr Lando Norris visu sezonas garumā ir izcīnījis vairāk punktus, lai viņam tagad būtu bišķīt vairāk iespējas no komandas puses, lai viņš tiktu bišķīt bīdīts uz to titulu iegūšanu.
Cik ir atšķirība kopvērtējumā? Labi, tagad pēc šīs uzvaras nav tik 40 punkti. 40 punkti ir atšķirība. Un, Tieši. Kas, man liekas, nav tā kā... Pietiekam, 70 līdz maksimumam. Tas ir diezgan daudz. Tas ir diezgan daudz, manuprāt. Tas nav maz. 40 punkti starp Norrisu un Piastri. Neticu, ka Piastri var atkarot. Piastri arī visu sezonu rāda. Piastri arī visu sezonu nerāda tik stabilu sniegumu kā Norris. Bet Norrisam viena problēma, jā, ka viņš nevar maksimalizēt savas visas iespējas. Viņš kaut kā nomet bumbu tajos brīžos, kad viņam bija pēdējie jārdi jānoskatīt, tev touchdowns jāieliek. Kaut kā, nezinu, Poli nepaņem, nokļūdās tur iepito kaut kur. Jā, šis būs varbūt pilnīgi neprecīzi, bet labi, aptuveni statistika, ko teica sacensības laikā par to main translāciju, bija, kad, vai tas bija Polsrešo vai kaut kādā podkāstā, neatceros kur, bet vienalga, kurš kaut kur bija izvilkts statistika par to, ka cik Lando Pols 5, vai kaut kas tāds. Viņš pirmo līkumu nevar paņemt. Un viņš nevienā no tām polēm nav bijis pirmais pēc pirmā apļa. Kaut kas tāds varētu būt. Jā. Un, labi, zin kā, es atceros ja tu nobrauc to pirmo apli pirmais, pēc tam jau tev arī bišķi vieglāk, Pēc tam sāc kontrolēt, brauc savu gonku, tā kā to izdarīja teorētiski Piastri, Piastri reāli ļoti labi nomenedžēja priekšā. Protams, to vieglāk izdarīt ir arī, tāpēc, ka tu tur menedžē savas temperatūras, UTT, tur savu peisu skaties un viss tas, bet Piastri to izdarīja ļoti labi. Un tad, labi, tad viņš tur nonāca aiz un... savu darbu Piastri izdarīja. Jā, protams, tādā ja tu tā skaties, protams, ka viņš bija pelnījis uzvarēt. Bet tajā brīdī, kad McLaren pieļāva šo te kļūdu, viņiem jābūt ļoti pateicīgiem Norrisam, ka viņš vispār samainījās. Uzliksim rekurtu vienu video. Paklausīsimies, ko saka mūsu korespondents. Nico Rosbergs. I strongly recommend that you guys, in managing this intra-team battle between the two drivers, you need to be extremely clear and firm. Today there was the word at your convenience, Lando. That like for a driver leaves the door very wide open, to use all the kinds of gray areas. So that would be my strong recommendation going forward. Very clear, strong instructions from the pit wall to the drivers. Otherwise, you end up in a whole bunch of difficulties between the drivers, and I talk from experience. Nico, you talk from experience. I take your recommendation. We will make good use of it. Cerams, jā. We will make a good use of it. Cerams, jā. Andrew Stēla ļoti labi pateica, bet... ir jābūt laikam, bet McLarens kaut kā, labi, līdz šim viņi tur brauc cauri par to, ka viņiem tur nav izteikts tur pirmais, otrais pilots, bet tipa ir. Un tad jāsāk virzīt viens. Un tad pirmā gonka, kur vajadzēja viņiem, viņiem arī, viņiem ir pirma, pēc Silverstones, man liekas, izveidojas tā situācija tāda, ka viņi jūt paši, ka viņi varbūt var pacīnīties. Gan konstruktorā, gan drivers championshipā, viņiem ir jāsāk pieņemt, varbūt nepopulāri, varbūt nepatīkami lēmumi, lai darītu visu, lai to Maxi un to Red Bull arī apstādinātu. Un, ir jāizdomā, tā kā, labi, protams, jautā man, kas ir labākais gambles, tā kā, kas ir stabilākais over the past seasons, tas ir Lando. Tad, jā, bet viņiem arī, visticamāk, iekšēji ir atrunāts, jūs esat divi vienādi mums puisīši. Jā, Mēs negribam čakarēt attiecības, viņi negrib pazaudēt Piastri. Jā, protams. Piastri ir jaunāks. Jā, es pilnīgi vispār to saprotu. Jā. Bet viņiem, man liekas, tas strādā tad, kad tu cīnies par 3., 4., 5. Tad, vienalga. Jā. Man ir vienalga. Uzvarētājs ir viens. Kurš ir pilots, kurš ir pirmais, otrais pilots komandā Alpine. Pie dīrs man nevarētu būt vairāk. Tad, kad cīnies par to pirmo vietu, par kaut ko tādu, kas kaut ko nozīmē, gan tiem pilotiem, tā kā nevis gan tiem pilotiem, bet pilotiem jau interesē tas drivers championships, jo tas tur vienmēr jau ir tas stulbais, ka tie ir divi tituli vienā sezonā, un teorētiski naudu ienes tas konstruktors, bet pa lielo jau nevienu neinteresē tas konstruktors. Visu interesē drivers championships. Un komandām, protams, tur miljoni, tur ienāk, kas tur no FIA, bet tādam Landonam, protams, viņam teorētiski, protams, viņš saka, jā, man komanda, viņam nevar būt vienalga, tikai viņam ir vienalga, ķipa.
par to. Man būtu, man liekas, ja es cīnos par titulu, man vienalga par to Piastri. Bet viņš mīž no Zaka Brauna. Protams, bet labi. Un tas ir tas, ko es arī teicu par to Maxi un Lando un par to, kurš tur pilots ir. Lando šobrīd ļoti daudz aura punktu pelna sev, zini? Jo viņš tās visas sarežģītās situācijas, viņš pasaka tos savus argumentus. Viņš ir tik stabils ar radio, arī komunikācijā. Jā, viņš runā, viņi sazvanās bez mazē, viņš sazvanās, viņš runā mierīgi, viņš runā ļoti konkrēti, tā kā, kad hei, tur tas, visu, ko tur pieminējām par tām lietām, ko viņš teica, kad viņam prasīja viņu palaist. Un, protams, ka viņš papušo to komandu. Es negribu atdot to vietu. Viņš tur iedod savu nostāju parādīja. Jā, viņš parāda savu nostāju, iedod kaut kādus valīdus argumentus tam visam, bet arī nav pārāk liels pimpis un beigās palaiž viņu. Tā kā izdara to komandas darbu un to savu nostāju pauž, jo nevar arī teikt, ka zini, ka Lando tomēr, jo tas pirmais bija par to, ka viņš būtu underkatojis tāpatās, ja tas nebūtu, tas arī ir valīdi, paši vainīgi, kad arī Piastri ir savs tur race engineers un kā viņi tur domā visu, tā kā viņi teorētiski pieļāva strateģisku kļūdu, Piastri komandā. Viņi nevajadzēja, viņi sēdza to Hamiltonu, ko tur sēdza, tur Verstappen. Viens sēdza Hamiltonu, viens sēdza Verstappen, tāpēc Piastri palika ilgāk, tāpēc Norris iepitoja ātrāk. Bet, tur nebija pamats tam vispār. Viņi nebija tur. Nelabi, to viņi uzzināja sātniecību laikā, teorētiski. Kad Maksim tur beigās, jo viņi baidies, ka tur Maksim beigās būs kaut kāds tur uz jaunām riepām beigās pēc, un viņš tur saķers, bet beigās tā nenotika, un, protams, palika Lohu lomā, bet viņi bija pārāk piesardzīgi, tādā ziņā. Viņi neizdomāja to labāko stratēģiju. Tāpēc vajadzēja iedot Piastri. Iedodam, ķipa, bet zini, Piastri vietā. Zini kā, varbūt tas arī nostādās uz otru pusi, varbūt tās Norrisam tagad būs vēl lielāks sportiskais sniegtums, viņš vēl vairāk ieies tajā tunnel vision iekšā tādā dzīvniekā. Neļaus kāpt sev uz galvas. Viņš nepieļaus, es ceru, ka viņš nepieļaus vairāk tādu situāciju, lai komandu viņu noliek tādā situācijā. Bet čempionāta kopvērtējumā, ko šis ir izdarījis, man liekas, ka Piastri nepalicās. Hamiltons gan palicās, Hamiltons gan apdzina Russellu, Perezu, bet McLarens tur, kur Ferrari, viss jau ir. McLarens jau priekšā Ferrari aizgājuši. Šeit laikam tur kaut kāds peisis parādījās tam Ferrari beidzot, bet arī. Bet pabeidzot vēl par šito. Nafiga, pats tu redzēji Norrisam, cik dzēlīgs komentārs bija Hamiltonam. Par to, ka tu tur 7 gadus brauc ar to ātrāko formātajā kuldā. Viņš ir, bet es jums, tā kā Norris nav nekāds paipuisīts. Pasties. Viņš ir dzēlīgs, viņš ir nepo baby. Seven years ago. You had a quick car. You made it worse, now it's us. I wasn't complaining, I'm just complimenting your car. Ir raksturs Lando. Viņš nav paipuisīts. Nav, viņš ir bijis. Viņš arī nav superkretīns. Viņš nav superkretīns, viņš nav tur mākslinieks. Jo ir kretīna čempioni un ir nekretīna čempioni arī. Es tur čatā rakstīju. Es saku, ka Lando ir lielāks potenciāls būt kretīna čempionam. Bet tad viņam vajadzēja šito izdarīt, jo kretīna čempioni, jo tāds Schumachers, Senna, tas pats Hamiltons, ka Rosberg kodās, Fetels, viņi nevienā momentā šajā situācijā nesamainītos. Jo, ja beigās pietrūks 7 punkti Lando, un tas arī var beigties, jo 7 punkti ir diezgan daudz. Tas nav 1-2, pat 1-2 tev var pietrūkt, pofīgi. Un tad ir džentlmeņi čempioni. Tā kā Mansels, Hakinens, kurš vēl čempions, džentlmenis, grūti nosaukt. Nav jau daudz tādu. Batons. Jā. Batons. Bet viņš ir Rubens brauc vienā komandā. Bet viņš tāds Piastri viņš ātrāks par Rubens ir. Bišķi. Bet divas kļūdas pieļāva. Labi. Bet, es domāju, laba sirds. Ka viņu... cerams, ka nepietrūks 7 punkti. Bet es ceru, ka pietrūks.
Nu jā, nu tad nākamajā sezonā, es domāju, tur nebūs vispār. Tur pie Astrī tiks paziņot. Jo vai kaut kādu tādu intrigu vajag. Bija jau, nu tā, mēs dabūjām bija šī intriga. Ferrari mums iedeva to pagājušajā gadā. Ar kaut kādu Man liekas, Carlos Sainz ka uzplaukumu. McLarenam ir 3 piloti. Un tas trešais ir kur. Sergio Pēres, tā ir. Pēres ir briesmīgs. Pēres ir tik briesmīgs, ka par viņu... Tāpēc arī mums bija tā... Kas tas bija? Tas bija Mexican funeral music, jā? Ja tu redzēji šito, jā, pat F1 sociāli tīkli sāk pa viņu ņirgāties. Pasties šito video. I can't believe you've done this. Tas ir F1 oficiālajā kontā. Šis gan forši. A bit of allergy around this place. Oficiālā F1, jā. TikTok F1 kontā. oficiālā, jā. Wow. Šis gan uz jauniešiem tēmēts. Tas tāds Curb Your Meme. Šis bija jaudīgs. Labi, Pēres nav jāgrunāt vairāk. Nu, jautājums, vai paliks pēc spā? Pareizi, jā. Nu, man jau liekas, ka nē, tāds labākais lēmums būtu nē. Vislabākais, ko Red Bull var izdarīt tagad, iesēdināt Ricardo Pēreza vietā, otrā Toro Rosso ieliek Lawsonu un nākamgad Carlos Sainz brauc Red Bullā. Nu, tas būtu perfektais, laikam, scenārijs, ne? Jā, tas ir tāds dream. Un tas arī tāds Carlos Sainz karjeras, kā saka, nagla zārkā, mūžīgi otrais pilots. Ka viņš mūžīgi otrais pilots tagad būs. Jā. Bet nav jau vēl teikts, ka Verstapens paliks Red Bullā. Nu, tipa, jā. Jo tagad it kā daudz spekulē, ka, Mercedes nav arī tik sūdīga opcija. Jā, Mercedes neizstās tik slikti vairāk. Tas sūdīgi. Tā ir. Tā kā tā nesmukā meitene vidusskolā, tagad viņa ir izaugusi. Sākus iet uz džīmu, tīpa. Seja jau vienmēr bija smuka, tagad lētas ielikusi, brīles pazaudējusi. Tā bāles karaliene, ar ko es kopā viņa jau saka. Tā jau divi sīkie no Kāpēc McDonald's sūta kā tev vakar? Jā. Aizved man uz Maķi. Pieredus, ka viņu vadāja 16 gados McDonald's, tagad viņu turpina vēl. Tā ir, jā. Labi, bet ja mēs par šo weekendu pirmām kārtām Oli Berman goes to horse racing. Tas ir apsveicami un tās baumas, kas klejo, ka Estebans Okons varētu pievienoties Haasam. Dubulta aplausi. Žēl, ka mana mīļākā komanda nākamgad brauks ar vissūdīgāko driver pairingu, kāds ir uz grīda iespējams, jo ielikt Okonu blakus nepieredzējušam Bermanam ir baigi drosmīgi. Un baigi drosmīgi, man liekas, tas ir daudz labāki piloti par Okonu, ko šobrīd dabūt. Gan kā mentoru, gan kā komandas spēlētāju, gan ir pieredzējušāki piloti, gan ir tajā pašā cenu kategorijā, es domāju. Es nezinu, kāda ir zemūdens akmeņi. Nemaksā baigi daudz. Kā tā nemaksā? Tā ko es viņam 2-3 milīgi sezonā dot maksimums. Nu labi, nē, es zinu, ka viņš maksā vairāk. Bet, labi, arī tam jānotiek. Nu labi, jo Magnusens ir ārā, Halkens ir kaut kur citur visticamākais, jā. Un viņš ir mūsu mīļā Kevina Magnusen vietā. Kevina Magnusen neliels tribūts, ko Kevins ir sasniedzis, daudz, kas nav pirmajā sacīkstē, viņš izcīnīja piedestālu, pēc tam daudz ļoti labi braucēja Haas 5.-6. vietu. 5. vieta ir laikam labākais. Un, protams, pats labākais video, ar ko viņš vispār paliks kādam atmiņā, ir... Han prøver på yderbanen. Once again, most unsportive driver of the grid. Suck my balls, man. Yeah. Viņš tik sulīgi pateica. Tik sulīgi. Suck my balls, man. Bet, once again, a most unsportsmanlike driver. Bet Zauberam ir visas iespējas izdarīt ļoti foršu kaut ko un parakstīt Kevinu Magnusenu kopā ar Niko Hulkenbergu. Visas iespējas. Nu, nē, Kevins man liekas, ka ir ārā, ne? Viņš jau arī pateica, ka viņš Tu neesi ārā, kamēr tu neesi ārā. Un tad, kad tu esi ārā, tev vēl var pasaukt atpakaļ kā Rikī. Man personīgi vēl ļoti patika
tas, cik stilīgas un smukas tās tur bija balviņas bija braucējiem, un cik stilīgas ķīveres bija Lando un Ocon. Lando ļoti smuki. Ocon arī. Mega. Jā. Bet vēl es parunātu par Sargentu. Godīgi sakot, es nezinu, ko viņš izdarīja vispār gonkā. Es redzēju Polsras interviju, viņš tur teica kaut kāds first corners, kurš tur vai kas tur, ko tur. Nu, viņš kvalifikācijā sabloķējās, sienā iemauc, bet tas bija pieļaujams, bija šī mītra trasa. Kā redzējām, Peres vispār nevar noturēties trasē. Nē, Peres pasmukojā atkal. Bet Sargents bija miksā iekšā. Nu tā, zini, Joe bija pilnīgi ārpus. Viņš tik tur tā, Show deal bija, kur cik tā viņš tik. Jā, skatījā. Jā. Viņam bija laba kvalifikācija bija Sargentam. Viņš kārtībā reizi Perezu izpogāja. Un Hāzs gan nolahojās sākumā ar to, ka tur sāka līt lietus, bet pēc tam paveicās, ka viņi dabūja vēlreiz visu izbraukt, un to viņi tika ārā no tā Q3, kas atkal Alpainam bija megamind lēmums vienkārši neizbraukt trasē. Un viņi izkrita. Kas vēl bija tāds, Leclerc sienā iemauc. Jā. Tas bija interesanti. Juki smukajā gonkā sienā. Juki vispār nobrauc diezgan labi. Juki nobrauc diezgan episki. Juki palika diezgan ilgi ārā. Viņš vienu stopu vispār nenobrauc, Juki Tsunoda. Juki punktos nebrauc. Ricciardo atkal pilnīgi otrādāk. Ricciardo komanda. Vienkārši žostka. Bet viņi arī, jā, tā viņš 7. aprīlī viņš mediums nomainīja. Viņš ar soft braucējiem iebrauc iekšā. Jau tur ātri tiem softiem aizgāja iekšā. Viņš teica, pirmo reizi savā karjerā es šitā jūtos, kad... bet tad nebrauc. Bet viņš saka, ka tu esi, saproti, tu brauc tajā pēdējā brīdī, un tev komanda pasaka box. Un ja tu nenotici komandai un apbrauc vēl vienā apli reizēm, tas varbūt vēl sliktāk nekā neiebrauc uzreiz. Bet tu iebrauc, bļāņas, tu redzi, ka tev pa priekšu iebrauc softiem kaut kā, 2 džeki, un pēc tam viņš DRS treinā sēdēja un viss. Alonso vēl, protams, uz Stroll, bet Alonso es pastījos to interviju pēc sacīkstes, viņam bija diezgan pofiks, smagi vienalga. Viņš jau bija tāds bišķīt uzvilks, ka viņam bija jāsvarās. Tu redzēji to video, ko Jā, bet es īsti nesapratu, kāpēc tas bija. Kaut kas tur nav. Bet nebija apmierināts vīrietis vecais. Nebija galīgi apmierināts. Jā, kaut kā tā. Džemperi nometa, pēc tam iegrūda rokās ar ķiveri visu. Kaut kāds tur pikts bija tāds uzvilcies. Arī laikam moška strīmo iepriekš. Skatījās strīmu, Verstappen varbūt iepriekšējā naktī. Twitchā skatījās. Kas tur vēl? Rasels sačakrējās. Kvalī noraka. Bet labi, Peres jau tāds pats. Peres ar Raselu laikam arī, bet tur nav tā, ka uz tām visādām kaut kādām citādām tur neveiksmēm. Tur nebūtu kaut kas, tur būtu sagājis vairāk tur kaut kādiem rikijiem, kaut kam tur būtu varbūt kā augstāk pakāpušies. Tur grūtāk tikt. Tur bija baigi bloķēja to visu satiksmi sākumā Astoni. Un tad tur aizgāja baigais vilciens. Varēja, bet Ricciardo pats bija iesprūdis. Juki 9. Nē, es saku, tāpēc labi, tur tā, viņi labi, it kā Sergio ar Raselu smuki tika augšā. No Pēreza, godīgi sakot, tas ir negaidīti, protams. Bet, Ferrari kaut kāds ātrums tur parādās beidzot. Un tad, kad arī Maksis kodās ar to Hamiltonu pirms viņi tie aptūt 40 apu, tad jau Ferrari tur pat vien bija. Paklāši. Jā. Tā kā? Nākamā sacensība šonadēļ. Belģum. Spā. Es tagad uz Xbox pasmuko dragājs. Jā. Daudz ātri līkumi, arī pāris lēnie. Pirmais līkums paliela lēns, pēdējais Bastap šikeins. Es nezinu, es domāju, ka Red Bulls būs atpakaļ, bet McLarens būs tikpat spēcīgi. Ferrari nebūs vairāk tur, jo Ferrari bija upgrade, bet arī šī trāsa tomēr, kas bija Ungārija, ir tāda lēnā trāsa. Būsim godīgi. Lēna trasa un lēnā trasē Ferrari viss ir kārtībā, bet rekur, piemēram, Spā, kur viņi ņems to otro sektoru, kur ir tas tāds garais ātrais, tur ir tāds, kur jāatmetās, un tad tie plūstošie esinieki, pēdējais sektors vēl tāds diezgan, es nezinu. Neloloju cerības, varbūt tas Mercedes būs atpakaļ, bet viss, ko var pateikt, noteikti ir, ka intriga būs, intriga ir. Un uz atvedām man bija vēl viens saglabāts video. Es biju laikam palaidis garām par tiem jaunajiem noteikumiem, kur Verstappens izsakās. Neredzēji? Par ko? Nezinu. Par tiem jaunajiem noteikumiem, kādi būs tie jaunie noteikumi Formulē 1. Un diezgan pesimistiski izteicās Maks Verstappens. Un man tas arī diezgan ļoti sagrozīja. You know that?
Yeah, I mean, I've been talking about that as well with the team, and I've seen the data and already on the simulator as well. It to me, it looks pretty terrible. I mean, if you go flat out on the straight in Monza and like, I don't know what it is, like 400 or 500s before the end of the straight, you have to downshift flat out because that's faster. I think that's not the way forward. Of course, probably that's one of the worst tracks. But for me, yeah, the problem is it looks like it's gonna be an ice competition. Like, so whoever has the strongest engine will have a big benefit. But I don't think that should be the intention of Formula One, because then you will start a massive development war again, and it will become quite expensive to find probably a few horsepower here and there. I think it actually should be the opposite. Plus, the cars probably have a lot less drag, so it will be even harder to overtake on the straight. And then I think, yeah, you have the active aerodynamics, which you can't control. They control it. Well, it will be, I don't know, the system will control it for you, which then I think makes it very awkward to drive, because I prefer to control it myself. Of course, when you're behind someone, maybe you need more front or more rear, you know, these kind of things. If the system starts to control that for you, I don't think that's the right way forward. Plus, the weight is going up again. So, yeah, we have to seriously look at this, because, I mean, the 26 is not that far away. And at the moment, to me, it looks very bad from all the numbers and what I see from the data already. Nu, es sagrozījos. Tas, ko tu gribēji. Kas? Tā mūzika vēl tāda, es sagrozījos. Es iegrozēju riktīgi patiesībā. Tā kā, nu, jābauda šī sezona, ir jābauda, jo šī sezona pagaidām, nu, ir promising, ļoti promising. Nu, arī baigā cerība par nākamo patiesībā. Jā. Un zini, es atceros, ka mēs pēc tā 21. gada, pēc visiem sodiem runājām par Red Bull, par to, ka viņi visi sodi tur neko nemainīs, reka maina. Tas par forši. Forši. Tas par forši, ka iedod. Ir forši. Varēja iedot tur miljonus vairāk, protams, bet izstāst, ka tas, ka tie aerodinamikas tie limiti, ko Red Bulls nevar darīt tik daudz, jau tā vismazāk, plus vēl iekruķiem viņiem strādā. Diezgan labi strādā, un McLarens ir, rēķini, viņi uz tāda tādā normālā situācijā ir kopš pagājušajā sezonā sākumā traktors, 22. sezona vispār, kas, viņi ir, nezinu, no iepriekšējās sezonas tāda vidus, viņi ir uz tādu pozitīvu ceļu, un ka viņi jau šeit ir saķēruši to Red Bull, neizstāst nemaz tik slikti, klausies. Jep. Ir cerība. Tuneļa galā. Un šobrīd viss liecina par to, ka mēs esam pacietušies tās 2 sezonas, kur arī, bet tur jau bija kaut kāds Ferrari, kas tur vienu brīdi kaut ko pakodās. Šobrīd izstāsta, ka iespējams izveidosies īsta cīņa. Un varbūt nebūs Hamiltons versus Verstappens 2021, bet būs, neies varbūt 0 punktiem pēdējā posmā. Bet kaut kādas opcijas būs līdz beigām. Jēga skatīties. Opcijas būs pa smuko. Kādas opcijas fantasy, ko? Oi, es jau, kurš tad astim sunim cels, ja ne pats? Kā tev gāja? Jo es, protams, es biju 4. vietā. Nekādas papildēs vairs man nevajag. Daudziem man izjauca visu tas, ko Oskaru palaid priekšā, jo, ja Norris būtu pirmais finišais, tad es būtu Ungārijas posmā 2. bijis, jo Prima McLaren Racing Team bija X3 uz Norris uzlikts, bet man viss kārtībā, es esmu kopvērtējumā 6. vietā. Es tikai saku čekiem, kas virs manis, lai viņi uzmanās. Tie, kas man aizmugurē, man īpaši neuztrauc. Tu jau neskaties spoguļos. Man nav spoguļu. Kur es esmu? Kopvērtējumā? Vai arī šajā gonkā jau man nelādējās tā lapa? Tā arī tev iet arī 20. tu neesi Ungārijā. Tu pat neesi 30. Tu esi priekšpēdējais. 36. Ungārijā ļoti labi. Jaudīga komanda. Kā tev var būt tik slikta komanda? Nezinu. Labi, Kristēri, pālis kaut kāds tutoriāļs pasties. Kopvērtējumā
Top 3 nemainīgs. Lai ir, mēs jau tāpat to Viss beidzam, jā. Top 3 nemainīgs. Tā kā sakojam līdz Formulai 1, sakojam līdz F1 Fantasy, sakojam līdz atplicējiem. Un nākamais ir Beļģijas Grand Prix. Iespējams, daudz mīļākā trasa. Un tā būs sacīks, bez kuras būs pārtraukums, tā kā mošku uztaisīsim epizodu, un tad iesim vasaras pārtraukumā. Jā. Visticamāk tā, bet jūs jau zināt ar atplicējiem kā ar bitēm. Nekad neko nevar zināt, un viss atkarīgs no tā, ko mēs darīsim piekdienu un sestdienu vakarā. Tā ir, jā. Tā kā liels paldies jums, ka klausījāties, skatījāties. Ieliec kādu laiku, padalies ar šo fantastisko podcastu ar draugiem. Pasties kāds foršs krāklis. Ja patīk, uzraksti mums. Uzraksti mums, nogādāsim tev. Protams, par nelielu kontribūciju naudas izteiksmē šim podkastam, lai mums nav ar tukšiem ēdriem kārtējo podkāstu jāpavada. Es jau esmu tik ļoti noguris šodien. Es uz ūdens un nikotīnu. Vēl jāsamantē. Labi, paldies visiem, čau. Mums ļoti patīk, mēs mīlam to, ko mēs darām. Brīnišķīgs podkāsts, brīnišķīgs klausītāji. Tā. Čau.